Pēdējā pusgada laikā Ogres dabasparks Zilie kalni piedzīvojis vizuāls pārmaiņas, kas realizētas sadarbojoties dabasparka pārstāvjiem ar Ogres valsts tehnikumu. Dabasparkā Ogres Zilie kalni 22. novembrī tika uzstādīts, atjaunots un uzlabots lielais informatīvais stends. Ir uztaisīti 4 informācijas lielie stendi, ir piktogrammas uztaisītas, ir 12 mazie stendi. Jā, un viens no tādiem noslēguma posmiem ir tieši šeit. Sākuma posmā, pirmā Zilo kalnu posmā. Tā kā tas ir izbeigts. Puiši ir pabeiguši vienu no saviem lielākajiem darbiem, tātad ir uzstādīts parkā centrālais ziņojuma stends, kas informē par visu mūsu dabas parku. Pirmās sadarbības darbu rezultāta iedvesmoti gan paši jaunieši, gan skolotājs redz iespējas turpmākai sadarbībai. Ja sadarbība turpināsies mums ar Ogres pašvaldību un Iekšķeles, es domāju, ka mēs arī turpināsim, veidosim skaistāku parku ar visādām norādēm, ar visādiem atpūtas turiem. Skulptūras tā kā bija jau, kā viņš skolotājs pieminēja, tās, kas ir Kuldīgā, bija braucot tur tādas zivis, tur veidoja no koka, un te arī varētu uztaisīt tādas kaut kādas. Vai kur bērniem tur paskatīties kaut ko tam līdzīgi. Nav tikai Kuldīgi jābrauc. Pārmaiņas parka teritorijā pamanījuši un novērtējuši arī ogrēnieši, kas ikdienas šeit dodas pastaigās. Protams, salīdzinoši kādu gadu atpakaļ. Ir gan takas sataisīts, gan soliņi, gan arī tās apmalas ir. Protams, ka ir. Skrien. Tā kā, protams, un uz labo pusi. Nu, žēl, ka tiek bojāts viss tas. Nu, žēl arī suņi, ko dara. Bērni vienmēr ir suņu kakās. Vai informatīvās zīmes esat pamanījusi? Jā. Kā tagad izskatās? Nu, drusciņ labāk ir. Un nav tik daudz arī to, ko suņi atstāja. Šogad bez informatīvajiem stendiem dabas parka teritorijā projekta ietvaros izvietotas arī 17 jaunas zīmes suņu saimniekiem 700 latu vērtībā. Tomēr pēc 11. novembra svētku dienas tās salauztas un apkrāsotas. Atlikušas vairs tikai pāris parka sākuma posmā. Spārnus nenolaidīsim, ir rezerves zīmes vēl, kuras tiks atjaunotas, tiks arī uzstādītas. Nu, un, protams, bijām valsts policijā un arī pašvaldības policijā ir vienkārši jāstrādā, jo tās, ka, teiksim, ja viens to darbiņu ir izdarījis, tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim tālāk. Ir jāstrādā, būs arī atjaunotas. Uzstādot jauno zīmi, aktualizējās jautājums par novērošanas kameru uzstādīšanu, lai samazinātu vandālistu postījumu radītos zaudējumus. Bez zīmju un soliņu demolētājiem parka apsaimniekotājiem galvas sāpes sagādājot parka apmeklētāji, kuri vēlas nolauzt kādu egles vai kadiķa zaru. Tomēr parka apsaimniekotāji atgādina, dabas parkā tas ir aizliegts. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.